Ir neskaitāmi veidi, kā optimizēt savu biznesu, uzlabot tā efektivitāti un samazināt izmaksas. Viens no tiem – mākoņu pakalpojumi. Tā ir pilnīgi pretēji pieeja līdzšinējo IT jautājumu risināšanā. Darbojoties mākonī, viss, kas nepieciešams, ir tikai dators un labs interneta pieslēgums. Vispārējais kļūst virtuāls. Gan nepieciešamā programmatūra, gan tehniskais nodrošinājums kļūst par attālinātu pakalpojumu, ko lietotājs saņem caur internetu. Lai lietotu, piemēram, Microsoft Office, to nav nepieciešams iegādāties un uzstādīt savā datorā. To var īrēt, jo tas atradīsies Latelekom mākonī. Izmantojot mākoņu pakalpojumus, uzņēmumam rūpes par nepieciešamo programmatūru uzstādīšanu vai regulārajiem atjauninājumiem vairs nav aktuāls. Jaunākā programmatūras versija vienmēr ir gatava darbam, un, kas būtiski, nav svarīgi, no kāda datora jūs to dariet un kur atrodieties, jo visa jūsu informācija ir saglabāta uz drošiem un aizsargātiem mākoņu pakalpojumu serveriem. Turklāt vieta uz tiem jūsu uzņēmuma datu saglabāšanai ir virtuāli neierobežota. Vajadzīgo apjomu izvēlaties jūs paši, un, ja nepieciešams, paši arī to varat palielināt. Un jūs paši varat mainīt arī citus mākoņu izmantošanas parametrus, pievienot jaunus lietotājus vai dzēst bijušo lietotāju kontus, kā arī piešķirt dažādas piekļuves un izmantošanas tiesības sava uzņēmuma darbiniekiem. Tādējādi varat izveidot savu pakalpojumu klāstu mākonī tā, lai tas atbilstu tieši jūsu vajadzībām, un attiecīgi jūs maksātu tikai par reāli izmantotajiem pakalpojumiem. Sākot ar 2012. gada 1. februāri, Latelekom piedāvā pakalpojumu e-pasts mākonī. Plašas funkcionalitātes e-pasts un kontaktu grāmata, kas sniegs iespēju vēl efektīvāk organizēt sava uzņēmuma elektroniskās informācijas plūsmu un tādējādi arī paša uzņēmuma darbību. Piemēram, kalendāra koplietošanas rīks nodrošina iespēju vienā acu mirklī izziņot sanāksmi, kā arī apzināt pārējo uzaicināto dalībnieku atbildes par iespēju piedalīties tajā. Līdzīgā veidā var pārvaldīt un rezervēt arī uzņēmuma resursus, piemēram, auto vai sanāksmju telpas. Izdarot rezervācijas ierakstu kopīgotajā kalendārā, šī informācija uzreiz ir pieejama arī citiem uzņēmuma darbiniekiem. Savukārt, izveidojot ierakstu par kādu veicamu darbu sadaļā uzdevumi un nosūtot to savam darbiniekam, pavisam vienkārši ir sekot līdzi tam, vai konkrētais darbs ir paveikts vai nē. Šīs un vēl citas e-pasta mākonī iespējas ir pieejamas sākot tikai no 3,99 centiem mēnesī par vienu izveidoto lietotāja kontu. Turklāt, kļūstot par Latelekom e-mākonis lietotāju, bez maksas veiksim tavas vecās e-risinājumu sistēmas migrāciju uz e-pastu mākonī, kā arī bez maksas būs pirmais pakalpojumu lietošanas mēnesis. Un vai piefiksējāt? Ne vārda par IT pakalpojuma ieviešanas izmaksām, jo tādu vienkārši nav. Līdz ar e-pastu mākonī jums ir pieejams arī pakalpojums e-birojas mākonī. Pilnvērtīgs Microsoft Office 2010, kura ikmēneša izmantošanas maksa ir sākot tikai no 11,29 centiem par vienu aktīvu lietotāja kontu, un to skaits, ko paši varat pievienot, nav ierobežots. Reģistrējot papildus bez maksas Windows Live ID kontu, visi e-birojā izveidotie dokumenti tiek saglabāti arī mākonī. Un tādējādi, ja vien ir pieejams interneta pieslēgums, dators, planšetdators vai pat viettālrunis, kurā uzstādīts Internet Explorer, dokumenti ir aplūkojami un rediģējami neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Un, kas būtiski, arī e-birojā mākonī nav nekādu ierīkošanas un licenču iegādes izmaksu. Tik vien kā pieslēdzaties internetam, ievadiet savu lietotāju vārdu un paroli mākonī un lietojiet sev nepieciešamos pakalpojumus. Vairāk informācijas par mākoņu pakalpojumiem vaicājiet savam Latelekom klientu vadītājam vai meklējiet informāciju www.emākonis.lv. Vēlaties pievienoties?